Bhagavan Gītas pirmā nodaļa – Arjunas višādas joga, jeb Arjunas žēlabas. Gita sākas ar spilgtu Kurukšetras kaujas lauka ainas aprakstu. Tiek nosaukti abu pušu galvenie karotāji, tiek pūstas gliemežnīcas, rībinātas bungas un sākas karš. Vēlamies novērtēt, ka ienaidnieka rindas Arjuna lūdz Krišņam nogādāt viņu kaujas lauka vidū, lai varētu tuvāk aplūkot tos, ar kuriem gatavojas cīnīties. Un tieši tajā brīdī uzmanība tiek pievērsta Arjunam un Krišņam. Starp pretējās armijas karotājiem viņš redz radiniekus, draugus, cienījamus vecākus, un redzot šos cilvēkus, kuri viņam kādreiz bijuši tik dārgi, Arjuna zaudē savu apņēmību cīnīties. Viņš vairs neredz jēgu iesaistīties šajā kaujā, kas neizbēgami iznīcinās viņa ģimeni. Apjucis par saviem pienākumiem un līdzjūtības pārņems pret ienaidniekiem, viņš atklāja savas raizes Krišņam. Protams, viņš apgalvo, ka šis karš nevar tikt balstīts uz taisnīgumu. Viņš atkārtoti uzsver, ka savas ģimenes nogalināšana karaļvalsts dēļ nākotnē radīs tikai briesmīgas sekas. Pēc savu raižu izteikšanas šī pirmā nodaļa arī beidzas ar to, ka Arjuna bēdās noliek savu roku. Tas bija ievads, un tagad pirmais pants – Dhritarashtras apjautāšanās. Dhritarashtra saka: Ak, Sandžaja, ākstot pēc kaujas sapulcējušies svētajā Kurukšetras laukā, ko dara mani dēli un ko dara Pandu dēli? Šis pants sākas ar vārdu dharmashtra. Dharma nozīmē taisnīgs, kšetra nozīmē lauks, tātad šis ir taisnības lauks. Viena no šī kara nozīmēm ir dzīve, kur labā puse cīnās ar slikto pusi. Tātad Pandau dzimta un Kaurau dzimta. Šis karš nenotiek tikai ārpusē, tas notiek cilvēka ķermenī. Tavs fiziskais ķermenis ir dharmakšetra. Tu šajā laukā esi iemiesojies, lai pildītu savu dharmu pienākumu. Dzīve arī ir dharmakšetra. Tu esi nācis piepildīt savu dievišķo mērķi. Kad esi saskaņā ar savu patieso es, tu apzinies savu mērķi dzīvē, un tieši to tev atgādina šis vārds – dharmakšetra. Pildi savu dharmu. Mosties. Šo dharmu var pildīt, izmantojot vislielāko dāvanu, ko Dievs tev ir devis – šo lauku, ķermeni. Un, kad sāc pildīt savu dharmu, tu saņem un gūsti labus nopelnus. Bet, ja izvairies no savas dharmas, tad tu pagriezies pret tumsas pusi. Šis aklais karalis pirmajā pantā, Dhritarashtra, simbolizē prātu. Prātu, kas ir akls un vienmēr vēlas palikt akls. Prāts ir tik ļoti pieķēries ārējai pasaulē, ka tam ir spēks tikai tad, ja tas ir vērsts uz kaut ko ārēju, uz materiālo, uz attiecībām, uz kaut kādu iegūšanu. Un tāda ir prāta daba. Prāts ir akls. Abas ģimenes bija no vienas kuru dinastijas, taču karalis atteicās atzīt Pandavus. Prāts neatpazīst sevī esošās labās īpašības. Būdams vienmēr vērsts uz āru, prāts spēj uztvert tikai caur maņām. Tas neizprot pats sevi,
kā arī pozitīvās īpašības, kuras atrodas tā iekšpusē. Jai Gurudeva.